Šrilanka nav iedomājama bez ziloņiem, tādēļ apmeklējam ziloņu tranzīta māju vai tādu kā patvērsmi Udavalvē, kuru atbalsta Dilmaha. Mēs esam atbraukuši pie zilonīšiem, no kuriem dažādu iemeslu dēļ ir atteikušies to vecāki. Un šeit viņi uzturās tik ilgi, kamēr tiem ir atrastas tiek jaunas mītnes. Biļetes, lai mēs visi varētu iet iekšā. Mēs ejam iekšā un skatīsim, kas tur notiks. Patiesībā šis ir episks brīdis, vismaz man, jo es esmu tāda ne tikai mazu mērkaķīšu mīla, bet arī ziloņu mīla. Un es šausmīgi gribētu, mans sapnis ir samīļot mazu tādu mīlulīti, bet viņš varētu būt manā izmērā, tas mazulīts. Ziloņi te ir vecumā no dažādiem mēnešiem līdz 4–5 gadu vecumam. Viņi dzīvo pie upes, taču katru dienu tie saņem papildus barību. Izskatās, ka tā apčubināšana nesanāks. Ja nu vienīgais es pārāpjos pāri un aizēju pie viņiem. Viņi ļoti kārtīgi, godīgi gaida, kad viņi varētu tikt pie ēdiena, pie galda. Un sākotnēji viņi dzer pieniņu, kas ir, kā mēs secinājām, tās ir uzskodas. Tad ir pamatēdiens, salāti. Kā dibanu, redzējāt, uzšāpa dibanu, neklaus. Cīnās par vietu zem saules, viņš ir bēst un cauri, un tik, cik viņš dabūs, cik viņš izspiedīs ar savu raksturu, tik arī viņš dabūs. Ziloņi ir dabas bagātība. Tie ir aizsargājami milži, kas palīdz uzturēt mežu dabisko ekosistēmu.